Tā tad, pirmkārt, es stādīšos priekšā. Mani sauc Viesturs Tamušs. Es esmu ar Bitcoin pazīstams no 15. gada un galvenokārt mani varbūt var atpazīt caur tādu uzņēmumu kā Globitex un viņa meitas firmām Nextpay un Nextdesk. Tātad es esmu viens no Globitex dibinātājiem un ilgstošs vadītājs. Un tad darbojoties gan ar Bitcoin, gan ar dažādām kriptovalūtām, man ar vienu tā lieta kļuva ar vien skaidrāk, un tad beigās es domāju, labi, bet tad man vajadzētu uzrakstīt grāmatu tā, lai tas arī būtu skaidrs arī citiem. Un tad trīs gadu darba rezultātā ir tapusi grāmata Bitcoins vienkārši, kura ir nopērkama gan latviski, gan angliski. Viņi ir fiziskā veidā nopērkama Latvijas grāmatnīcās. Angliski viņi ir arī Amazonā, tā kā Kindle versijā. Un, tas tad tik daudz, kā varbūt, kas mani saista ar Bitcoinu. Un tad man bija tāds sapnis aizbraukt uz pasaules lielāko Bitcoin konferenci. Jau vairākus gadus man bija tāda vēlme, bet šogad tad visas zvaigznes sakrita un bija arī tāda iespēja. Un tad mēs kopīgi ar Undīnu Būdi, kuri pašlaik ir Globitex vadītāji, mēs devāmies uz Lasvegasu skatīties, kas tur notiek. Un tā tad mūsu tie brauciena mērķi bija, pirmkārt, gribējās no pirmavotiem saprast, kas ir svarīgākie jaunumi Bitcoin pasaulē, jo viena lieta, ka tu lasi tur visādas Twitter ziņas un tā, un otra lieta, ka tu tiešām esi tur klātienē klāt. Man interesēja arī ASV, jo mums Latvijā ir diezgan skeptiska nostāja pret Ameriku, un īpaši tagad pret jauno administrāciju, un ka tur viss esot slikti. Man gribējās pašam saprast, kā tas ir. Tā kā gan kāda tur ir ekonomika, gan kā cilvēki, gan kā viņi attiecās pret Bitcoin. Tāpēc es pavadīju arī tur, ne tikai aizbraucu uz Lasvegas, bet pavadīju dažas dienas arī Ņujorkā, tā kā pataustīt, vispār saprast, kāda tā Amerika ir. Tad mums bija doma, mēs tā kā domājam stratēģiski, kā tālāk attīstīt savu biznesu un savus uzņēmumus. Protams, ka tur var arī dažādas idejas var rasties, un viņas arī rodās. Un visbeidzot, man bija vēlme arī pareklamēt savu grāmatu, tur anglisko versiju. Un ar šādiem mērķiem, es atvainojos, es tur galīgi neko neredzu. Ieradāmies Ņujorkā, un tas bija tieši picas dienā, un tieši Bitcoins nosvinēja savu tā teikt, picas dienu ar jaunu cenas rekordu, un tas bija tāda jauka, priecīga sakritība. Pastaigājām, paskatījāmies, kā tas tur ir. Patiesībā tajā Wall Streetā un visur tur, cik mēs varējām saprast, cik varējām tikt klāt, cik varējām redzēt, tur nekas neliecina neko. Vismaz tad vēl nekas neliecināja, ka tur kaut kas darbotos ar bitkoiniem, ar kriptovalūtām. Bet laiks iet ļoti strauji uz priekšu, notikumi risinās ļoti strauji. Varbūt par to es turpmāk pastāstīšu. Droši vien, ka jūs zinat, kas tas ir. Tad cilvēki tur stāv rindā, lai nofotografētos pie buļļa. Un visiem kāpēc gribās nofotografēties pie buļļa. Un patiesībā, tad, kad es domāju, kur ir lācis, tad lāču nemaz nav tur.
Dīvainā kārtā ir tikai bullis, un viss ir tikai, tā teikt, tikai tic izaugsmai, nevis kaut kādam samazinājumam vai kā. Nu jā, un tad te var arī redzēt klasisku tur Ņujorkas skatu un reklāmu Earn Bitcoin Not Points, Gemini jaunā kredītkarte. Tā kā reklamējās, un patiešām arī šur un tur, arī kaut kādās sporta spēļu tur reklāmās, un tur visur, kur parādās jau arī tās galvenokārt bitcoins. Tad nedaudz par konferenci. Tas bija kaut kas, es esmu daudzās konferencēs piedalījies. Tas bija kaut kāds tiešām dzīves piedzīvojums. Es nekad neko tik lielisku neesmu piedzīvojis, tik lielu un tik lielisku. Un tā nebija tikai konferences, tas bija tiešām milzu pasākums. Man jau ir viņiem jātic. Viņi teica 35,000 dalībnieku. 35,000 tas ir daudz, tas tā kā dziesmu svētku estrāde pilna. Un tās sarunas, prezentācijas, diskusijas notika visu laiku uz 7 skatuvēm vienlaicīgi. Un tiešām lielākā daļa bija ļoti interesants. Labi, varbūt man mazāk interesē tur kaut kāds bitcoin mining, kas bija vesela viena skatu tikai tam. Un varbūt vēl kaut kādi tādi specifiskāki, bet tur tā ik pa brīdim bija, kur tad skriet, kur gribās to un gribās šito, un viss ir tik interesanti, un tiešām ļoti, ļoti daudz runātāju, un ļoti prominenti runātāji, kurus dažus es jums arī pastāstīšu, par kuriem. Tā izstāde bija milzīga, tiešām, tur visi, kas ir kaut cik aktīvi bitcoinā, protams, amerikāņi. Eiropa tur gandrīz nemaz nebija pārstāvēta. Bet Amerikā tur bija ļoti, ļoti daudz grēznies, teiksim, pie tur tādiem kaut kādiem Teslas kibertrakiem speciāli izveidotiem un tā. Bet es pieeju pie viņiem un saku, Klau, jūs te tā reklamējat to savu Gemini kartu, es gribētu vienu. Viņš sajūt manu akcentu, viņš saka, bet... Vai tu esi amerikānis? Es saku, nē, tad nekā. Tad piedod, bet ar to mums saruna beidzās. Tā kā. Jā. Tad mēs arī pastrādājām diezgan cītīgi, mēģinot ietirgot dažādiem influenceriem un dažādām izdevniecībām un grāmattirdzniecības vietām šo grāmatu. Te konkrēti viens kaut kāds amerikāņu komiķis, es pašlaik neatceros, kā viņu sauc, bet viņam tur kaut kādi miljoni sekotāji, kurš arī ir bitcoiners un tur uzstājās un tāds, tu Undīni neatceries, kā viņu? Uz Honey Badger, jā. Tā kā jā, vienkārši kā tas runājot par grāmatas reklamēšanu. Un tad es izvēlējos dažus prominentus runātājus, kuriem patiešām mums bija tā laime būt klāt, kad viņi runāja un uzstājās. Un dažas varbūt lielākās tādas nozīmīgākās tēzes no viņiem, bet pilnīgi noteikti tur bija daudz vairāk tas, ko mēs dzirdējām, ko mēs sajūtām, ko mēs varbūt pat iesaistījāmies. Bet tādi lielākie vārdi, kas arī auditorijai būtu interesanti, tātad abi brāļi Trumpi uzstājās tādā savdabīgā paneļa diskusijā. Patiesībā viņi bija tikai divus skatus ar moderātoru. Viņi tā kā diezgan skaidri pateica, ka Trumpu ģimene ir par kripto un par bitcoinu. Un viņi tajā virzienā iet, un viņi ir spiesti bijuši to darīt tad, kad viņi ir bijuši unbanked, kad bankas vispār viņiem ir liegušas to sadarbību. Un tas viņus tur ir piesaistījis, un tagad viņi tā kā sava fātera pozīciju diezgan skaidri pauda. Nejauši viņi tur abi bija ieradušies, vai ne?
Nu jā, tas ir ne tikai Trumps kā privātpersona, un interesanti, ka Trumps nekautrējās no tā, ka viņš ir arī kā uzņēmējs un arī kā valsts vīrs. Viņš vienā mierā ar tām abām lietām darbojās, un šeit bija vēl viens piemērs. Tā kā, dēli atnāk un saka, jā, mēs tur būsim par Bitcoin. Hei, kuram tad ir šaubas, ja dēli saka, ka mēs par Bitcoin, kuram ir šaubas, ko tēvs darīs? Tas bija interesanti. Tad otrajā dienā, konferences dienā, ieradās šis džentlmenis. Un man ir jāsaka, mēs esam varbūt pieraduši, uz kādu mūsu konferenci atbrauc ekonomikas ministrs Valainis. Nē, forši jau. Ministrs atbrauc, tur. Bet šajā gadījumā Vents bija lidojis 4 stundas no Vašingtonas lejā uz Lasvegasu. Viņam līdzi bija visa brigāde ar tiem tādiem dūšīga izskata tiem security čaļiem. Tur bija visi skaneri, visas lietas, lai tā kā, nodrošinātu viņa apsardzi. Un viņš atlidoja, norunāja 40 minūtes, un prom viņš bija. Un tas nozīmē, viņš 4 stundas lidoja šurp un 4 stundas lidoja atpakaļ. Viņš principā to varēja izdarīt arī pa ekrānu. Neviens jau neko nebūtu tur iebildes, bet viņš iztērēja savu laiku un ieradās personīgi. Un es to uztvēru kā ļoti, ļoti augstu, angliski sakot, commitment, ka tas ir tā kā, jā, mēs jums demonstrējam, cik ļoti mēs esam par Bitcoin. Un es nezinu, vai jūs atceraties, iepriekšējā Bitcoin konferences bija Nešvilā, un tur Trumps vēl nebija prezidents, bet viņš tādu ļoti jaudīgu runu 45 minūšu garumā izstāstīja. Un faktiski es teiktu, ka viņš ar to nopirka diezgan lielu elektorātu, kas ir Amerikas bitcoineri un kripto cilvēki. Tā kā jā, arī pats nebija, bet savu vietnieku bija atsūtījis. Tās Vents runas galvenās tēzes, kā es viņas saklausīju, bija tādas, ka pirmkārt Amerika atbalsta kriptovalūtu un bitcoinu. Viņš nekad neteica tikai bitcoinu. Viņš visu laiku teica kriptovalūtas un bitcoinu vai bitcoinu un kriptovalūtas, bet tas tā kā gāja. Kā lūdzu? Jā. To mēs tā nepieminējām delikāti tur, jā. Tā ir arī tas Trumpa uzstādījums, ka ASV būs tas hub, tas līderis tajā kripto kapitāla pasaulē. Viņš daudz runāja par stablecoinu, un beigās es jums secinājumus arī pastāstīšu, kāda man radās, bet es teiktu, ka man liekas, ka tur ir kaut kāds lielais plāns tiem čaļiem par kaut kādu stablecoinu. Pie tam man liekas, ka Bitcoin beigt stablecoinu, kas tad ļautu atrisināt viņu kaut kādas lielās problēmas. Jo Vents to uzsvēra daudzkārt un tā ļoti konkrēti. Viņš runāja arī par Bitcoin, tā skaitā pieminēja, ka viņam pašam ir Bitcoin, ko varēja arī neteikt, bet viņš pateica. Tā kā jā. Un tad es nezinu, te ir cienījami bitcoineri, droši vien jums visi šie cilvēki, ko es demonstrēšu, ir labi pazīstami. Tātad mēs sākam ar Adamu Beku, kas ir Satoshi līdzgaitnieks un cilvēks, uz ko Satoshi ir atsaucies savā white paperā un tā kā tiešām ļoti, ļoti prominents bitcoiners. Viņa runa bija veltīta, tā kā viņš drusciņi gribēja sapurināt to auditoriju, ka hei, viss jau ir labi,
Bet mums vajag tomēr strādāt pie tās Bitcoin tehnoloģijas. Mums vajag attīstīt, un konkrēti viņš minēja satelītu tehnoloģijas, lai tas Bitcoin pārskaitījumu vai arī Lightning pārskaitījumu, lai noritētu vieglāk. Otrā līmeņa risinājumu, ne tikai Lightning, bet arī jebkas cits. DeFi risinājumi, tā kā viņš aicināja tiešām saņemties un veltīt vairāk spēka un resursu Bitcoin tehnoloģijas attīstībai. Starp citu, es neatceros, vai šajā diskusijā vai kaut kādā citā runa ievirzījās par to, cik Bitcoin developeri saņem. Un te, man liekas, sēž arī viens Bitcoin developers. Jā. Cik saņem Bitcoin developeri gada laikā? Nē, Fiatā. Un es nezinu, cik ir viņu, kaut kādi, es minēšu kādu, varbūt kādu 200 vai kaut kādu. Ir tādi, kas tīri pavelti to dara, ir tādi, kas tiek kaut kādā veidā atalgot ar kaut kādām stipendijām un tā. Bet tā aplēse bija tāda, un tas man likās pilnīgi neticami, ka tas budžets ir 8 miljoni gadā. Tā kā, manuprāt, priekš tā 2 triljonu biznesa, tas ir vispār tā kā, kaut kas tāds. Jā. Lūk, tas par tehnoloģijām un par Adamu Beku, kurš, protams, ir ļoti prominents cilvēks, un kurā ļoti ieklausās, un viņš tā kā lūdzu? Viņš ir pieteikts, es gan domāju, ka viņš diez vai būs pats. Ja? Ja? Ar lielu prieku, teiksim, atkal satiktos. Labi, vēl viens čalis, kas droši vien jums nav svešs, ārkārtīgi arī prominents, ārkārtīgi interesants cilvēks. Jā. Viņa, un jūs, ja esat dzirdējuši, viņa prezentācijas vienmēr ir ļoti interesants. Viņš ir rīktīgs tāds frīks. Un tad viņš stāstīja par kaut kādu pasaku, par kaut kādu skopo rūķīti, kurš tur krāja savu naudiņu tur zelta podā. Un viņam katru dienu gribējās apskatīties, cik viņam tur tās naudiņas. Un tad viņš skrēja katru dienu, tur atraka to un skatījās un atkal aizraka. Un tad tur taciņi izveidojās, un tad kaut kāds laupītājs atnāca un savāca visu to. Un viņš saka, un jēga tam rūķītim no tā, ka viņš visu mūžu tur krāja to zeltu tajā podiņā? Nekāda. Kāpēc viņš to visu stāstīja? Tāpēc, ka viņš pieteica savu 21 Capital, kas tiešām bija pieteikums tur. Milzu finanšu institūcija, kurā varēs saņemt kreditus ar Bitcoin kā ķīlu. Un konkrēti viņš teica, no 9 līdz 13%, ja es jums dodu mierīgi, no 10 tūkstošiem līdz miljardam. Man nauda ir uz priekšu. Nesiet šurp savus bitcoinus un var dabūt fiat. Kas, protams, maina uzreiz spēles noteikumus. Vai ne? Tev nav jābūt kopējam rūķītim ar augsto maku, bet tu vari aiziet, iedot 21 Capital un darboties ar to naudu, kas tev varbūt ir vajadzīga šodien. Es nezinu, vai es nebiju iepriekš Linu neredzējis, nedzirdējis, bet man viņa ļoti fascinēja. Nezinu, vai jums ir nācies ar viņu klausīties, bet viņa tāda drusku tādu traku iespaidu rada, un viņai tāda ļoti dobja balss ir, bet tik gudra. Tik gudra. Tas pirmais teikums varētu būt nothing stops this train. Nē. Viņa nothing stops this train. Tas ir tas viņas brands. Tātad viņa citē seriālu Breaking Bad, kur tas galvenais varonis, viņš tur strīdējās ar to savu sievu,
Un viņi viņam teica, bet beidz, tu sapelnījis tik daudz un tā. Un tad viņš beigās teica, nothing stops this train. Tā. Es nevaru apstāties vairāk, es esmu uz tai virzienā. Viņa to lieto par Amerikas deficītu. Un viņa ar ļoti elegantu ekonomisku argumentāciju pamatoja, kāpēc ir pilnīgi žē tajā Amerikā. Un ka tas žē vienkārši strauji tuvojās. Un tajā brīdī bija 36 triljoni, tagad ir 37 triljoni. Es nezinu, tie triljoni griežās. Trumps pacēla vēl par 5 triljoniem. Bet viņa teica, nav iespējams, nekādīgi nav apturēt iespējams. Un viņa arī pamatoja, ka ļoti iespējams bitkoins ir faktiski vienīgais veids, kā to glābt. Neizvēršot, bet viņa tā kā galvenokārt argumentēja, cik neiespējami ir to Amerikas katastrofālo budžeta deficītu un vispār ārējo to parādu apturēt. Viņš vienkārši... To viņa neteica, bet tas tas jautājums bija. Viņa teica, 35. gadā Amerikai nebūs ar ko samaksāt pensijas, vai varbūt pat jau agrāk. Viņa tur bija... Viņa bija sarēķinājusi un iedevusies tagad, varu paskatīties to viņas prezentāciju ļoti, ļoti pārliecinoši. Vismaz man ļoti pārliecināja. Arī droši vien, ka šo džentlmeni jūs esat vai dzirdējuši, vai redzējuši, vai zinu, kas tas tāds ir. Viņš uzstājās arī viens no 21 Capital dibinātājiem. Viņš uzstājās ar galveno tēzi, ka Tether nekādā gadījumā nav Bitcoin konkurence, kā tas varbūt dažviet tiek demonstrēts, bet ka tas ir drīzāk varbūt Trojas zirgs, kas tam, ar ko tas Bitcoins tajā ekonomikā var ienākt. Viņš arī ieskicēja savu to bilanci. Viņš teica, ka viņam ir 100,000, apmēram 100,000 bitkoini ir viņa bilancē, tur 120 miljārdu vērtas parādzīmes. Un ko es nezināju, un ko tur vispār arī zālē nezināja cilvēki, ka viņš ir viens no lielākajiem bitkoinu mineriem Tethers. Un ka viņam ambīcija ir kļūt par lielāko mineru. Kā es minēju, viņš ir arī viens no tā mogula, tā 21 Capital dibinātājiem. Šo jau gan droši vien katrs zina, un mums bija tā laime redzēt viņu klātienē, redzēt un dzirdēt. Patiesībā diezgan tuvu, tā kā varbūt es ar Janīnu pašlaik esmu. Viņam bija ļoti eleganti, kā vienmēr. Viņa prezentācijas bija ļoti elegantas. Viņam bija 21 veids, kā gūt panākumus vai kaut kā tā. Bet tā galvenā doma bija tāda, ka ar bitkoinu vajag darboties korporācijām. Nevis privātpersonām, bet korporācijām. Un tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka korporācija ir tā, kura var aizņemties naudu. Viņi var aizņemties tieši, viņi var emitēt parādzīmes, viņi var emitēt visādas strukturētas vērtspapīrus, viņi var darīt visādas brīnums, ko privāta persona nevar darīt. Un tas palīdz tai korporācijai, kura to dara, palīdz, iesūkt to fiat un pārvērst viņu bitkoinā. Tas, kā jūs zinat, notiek ļoti, ļoti strauji. Katru dienu kāds paziņo, ka tam atkal ir bilancē bitkoinu, un tas tagad jau atkal tur veidos ko tur ar bitkoiniem un tā. Jau ir kaut kādi vismaz 100 tie, kas tā kā nopietni savā bilancē tos bitkoinus uztver, bet Sailoram nav žēl, viņš tik visiem stāsta, ko vajag darīt, un visi tik klausās un dara.
Nu, es nevaru pārstāstīt visu viņa runu, un tas nebūtu arī cienīgi, jo tā runa bija lieliska tiešām. Nu jā, un tad visbeidzot ķirsītis uz tortas. Pirmā publiskā uzstāšanās Rosam Ulbrichtam pēc atbrīvošanas no cietuma. Un viņš bija pēdējais runātājs. Es ar tādām drusku bažām gaidīju to, jo, nu, protams, es arī biju tur iesaistījies Free Ross un tur lasīju Rosa Ulbrichta tur tvītus, lai kas viņus tur arī lika tos tvītus, es nezinu, un visādi pārdzīvoju un tā, bet nu, saprotiet, cilvēks ir 10 gadus pavadījis visstingrākā režīma kolonijā, visstingrākā režīma cietumā. Viņš kaut kur rakstīja, ka es neesmu zaļu augu redzējis visus šos 10 gadus. Tas ir briesmīgi, un kādi viņam apkārt tie pārējie ieslodzītie. Tur cilvēks var sajukt prātā, tur viņam var aiziet, nezinu kā. Un, lai cik viņš spožs un jauks puisis, es domāju, bet kas ir palicis pāri pēc 10 gadiem? Pie tam viņš jau nezināja, ka viņi izlaidīs. Ja viņš būtu zinājis, ka viņi izlaidīs, tad vēl varbūt 10 gadi paies, tā kā tam Hodorkovskim, ko tur Putins iebāz cietumā. Bet labi, tie 10 gadi, gan jau. Bet viņš jau nezināja, viņam bija divi mūži ieslodzījumi un vēl 40 gadi jāpasēž, ja gadījumā nodzīvot 2 mūžus. Un nekā no tā, nekas no manām bažām. Izcils prezentētājs, izcila prezentācija, izcila stāja, argumentācija. Viss bija vienkārši lieliski. Un emocionāli, ne tikai racionāli, bet arī emocionāli. Un tā viņš arī, viņš atzinās, kā jūs domājat, kāpēc es esmu piekārs sarkanu kaklasaiti? Jā, tāpēc, ka tas bija Donalds Trumps, kas parakstīja man atbrīvošanu. Donalds Trumps lieto sarkanas kaklasaites, es viņam par godu to izdarīju. Un, ļoti skaista runa, ļoti skaista. Bet tie trīs lielākie vārdi, ko viņš veltīja, galvenokārt viņš vērsās pie Bitcoin kopienas, jo viņš skaidri saprata, ka tas bija Bitcoin kopienas nopelns, kāpēc viņi atbrīvoja. Un tā Bitcoin kopiena jau arī uzspieda tam Trumpam tajā Nešvilā dot to solījumu, ka es parakstīšu Rosa atbrīvošanu. Un tāpēc viņš vērsās pie Bitcoin kopienas un viņš teica, 3 svarīgākās lietas, kas mums ir jātur augstāk par visu. Tā ir brīvība, decentralizācija un mūsu vienotība. Un, tas tā skaisti bija pateikts, tiešām. Skaisti viņš izklāstīja un skaista runa bija. Kāda tad man radās no visa šī brauciena? Kāda man radās galvenie secinājumi? Pirmkārt, man ļoti patika Amerika. Es biju bijis iepriekšējā reizē kaut kādu pirms 6 gadiem. Tur viss ir labāk. Tiešām man likās, ka viss ir labāk. Vienīgais mazais trūkums bija tāds, ka viss ir apmēram 2 reizes dārgāk Fiat naudās mērot. Bet citādāk viss ir labāk. Viss ir kvalitatīvi, laipni, tīri. Pat tev vairs nav jāēd uz katru stūru McDonald's. Tu vari arī tur izvēlēties kvinojas salātus. Viss ir tā. Es nevienu brīdi nevarēju sūdzēties. Es ar savu LMT pieslēgumu tur diezgan normāli darbojos, un ko tur man vajadzēja. Man nekādas milzas tur programmas nevajadzēja risināt, bet nē, tas, par ko neviens nerunā, bet ko visi zina, bet neviens nerunā, bet viņš tur ir. Tas Zilonas istabā ir tas milzīgais valsts parāds, kurš aug ar katru dienu un kura apkalpošana vien jau ir laikam lielākā pozīcija ASV budžetā.
šajā konferencē, tā kā tur ir brīvdomātāji bitcoineri, tie tur runā visu, kas ienāk prātā. Starp citu bija tieši sakritība, ka ASV konstitūcija ir pieņemta pirms 250 gadiem, tad tur bija vairākas tās runas tādas, ka tad bitcoins būs jaunā konstitūcija uz nākamajiem 250 gadiem, kaut kā tā. Bet to tā kā tur ķidāja diezgan, ka ko tad nothing stops this train, ko tad mēs tagad darīsim. Savukārt noklausoties Vensu, man likās, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs plāns, ko darīt. Un vēl viņš arī uzsvēra, ka mēs panāksim, ka šie te dokumenti būs uz prezidenta galda pirms augusta brīvdienām, tie, ko viņš tikko parakstīja. Un mums nebūs viegli, bet mēs tiksim galā. Ja godīgi, neesmu tā baigi detalizētos dokumentus izlasījis, bet tur ir kaut kas ar to, kā tas stablecoin tagad, kaut kā tur tiks emitēts dolāram līdzīgs stablecoins un nezinu. Bet tur ir kaut kāds risinājums, kā to izdarīt. Jā, tas, ka Trumps un viņa ģimene un viņa korporācija ir ļoti par bitcoinu, tad nesen arī bija ziņa, ka viņš paziņoja, ka vai tad viņam ir 2 miljārdi bitcoinos, vai viņš ir nopircis bitcoins par 2 miljārdiem, bet tikko kā bija tāda ziņa. Jā. Un tas tāds ļoti, ļoti amerikānisks tas pieejams. Bitcoins tā ir brīvība, bitcoins tā ir neatkarība, bitcoins tā ir iniciatīva. Tas atbilst Amerikas pamat principiem. To mūsu founding fathers jau tur stāstīja pirms 250 gadiem, un tam līdzīgi. Tas daudz skanēja. Vēl viena atziņa, ka tajā korporatīvajā līmenī tā adopcija notiek ļoti strauji. Ne tikai stratēģija, bet stratēģija tagad veidojās ļoti daudz. Viņi katrs tur drusku citādāk, bet principā viņi visi kopē Sailoru. Bet tas, nezinu, priekš bitcoina cenas izaugsmas tas ir labi, kā priekš paša bitcoina. Es nezinu, man dalīts jūtas, bet visumā, protams, tas ir labi. Jau minēja, ka bitcoins kā ķīles priekšmets, gan 21 Capital, gan pavisam tādu vienkārši ieeja tur tajā kaut kādā aplikācijā, un tu vari turpat aplikācijā dabūt dolārus, ieķīlāt bitcoinus un tā. Tas, kas man kā eiropietim likās, ka mēs ļoti ejam dažādos virzienos. ASV tagad ar Trumpa administrāciju ir rīktīgi aizgājusi Bitcoin virzienā, un mēs tikai vēl joprojām skrūvējam korķīšus uz pēcpudelēm. Tas ir mūsu pienesums, tā teikt, planētai. Un tā Lagarde stāsta, kā mums tūlīt būs CBDC, un mūsu pašu muļķīši stāsta, kā tagad skaidra nauda varēs tikai 700 eiro izņemt vai ielikt, es nezinu. Un kā es jau teicu, tur daudz tika runāts arī par tiem inovatīvajiem risinājumiem un tas, ka ir jātīst arī bitcoins. Tas īsumā par Las Vegas un braucienu.